Mani sauc Andris Arnsāts, un šīs ir online biznesa aizkulis. Tas ir saruna, kura mērķis ir palīdzēt savu jomu ekspertiem, coachiem un kursu veidotājiem attīstīt biznesu online virzienā. Un šīs sarunas viesis ir Katrīna Cīrula, kas ir publiskās runas trenere, un viņa ir nesen izdevusi arī savu grāmatu, kas saucās Pārliecinošs runas ceļvedis, palīgs ikvienam, kurš vēlas prezentēt sevi un savas idejas spilgt un atmiņā paliekoši. Šajā sarunā es Katrīnu izjautāju par tādiem pēc iespējas praktiskākiem jautājumiem, kā piemēram, kā mazināt bailes, kas mums bieži vien ir pirms uzstāšanās, vienalga vai tas ir uz skatuves, vai tas ir Zoomā, kā iegūt lielāku pārliecību tad, kad es esmu uz tā skatuves, un kā arī nodot šo te pārliecību sajūtu savai auditorijai. Tālākais, kā gatavoties vispār, tad, kad man ir kāda uzstāšanās, kā gatavoties kādu laiku iepriekš, un kā gatavoties, piemēram, ja man ir palikuši tikai 10 minūtes pirms uzstāšanās. Un sarunā mēs arī uztaisījām vienu no maniem mīļākajiem mīļinājumiem, kas palīdzēs arī tev attīstīt tavu dikciju, lai tas, ko tu saki, būtu skaidrāk saprotams arī tavai auditorijai. Tā kā es teicu, saruna tiek veidot pēc iespējas praktiskāka, un es ar lielāko prieku gribēšu dzirdēt arī komentāros, kas būs tā viena lieta, ko tu no šīs sarunas paņēmi. Bet tagad ķeramies klāt sarunai ar Katrīnu Cīrulu. Man ir liels prieks, ka tu esi pievienojusies, tāpēc, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kas šo klausīsies un kas šo arī skatīsies, viņiem kaut kādā veidā ikdienā ir jāuzstājās. Vai nu tas ir kaut kādā publiski tā kā klātienē, bet liela daļa no mums uzstājās arī attālināti. Tas varbūt ir Instagramā uzstāšanās, varbūt tas ir kāds Zoom lekcijas, mēs vadām kaut kādas konsultācijas vai webināri. Lielākā daļa no mums uzstājās un lielākā daļa no mums grib to darīt pēc iespējas labāk un arī parādīt sevi kā tādu zinošs un pārliecināts cilvēks. Un tāpēc es uzaicināju cilvēku, kurš, manuprāt, vislabāk par šo var runāt, tīpaši šeit Latvijā, jo es uzreiz pacelšu augšā tie, kas rada video formātā, kur ir vakarā saņēmu Katrīnas jauno grāmatu, Pārliecinošs runas ceļvedis. Tad palīgs ikvienam, kurš vēlas prezentēt sevi un savas idejas spilgti un atmiņā paliekoši. Esmu izšķirstījis grāmatu, ļoti vērtīgi uzreiz. Pieskarsimies noteikti arī tām lietām, kas tur ir iekšā. Bet jā, no sākuma vienkārši gribēju pateikt tev čau, pateikt paldies, ka tu te esi pievienojusies. Paldies liels par uzņemšanu. Es esmu pagodināta būt tavā šovā, ja tā to drīkst nosaukt. Jo es zinu, ka pie tevis nonāk paši labākie. Un tu pats esi eksperts, kurš uzrunā ekspertus. Tātad mēs vienā līmenī komunicējam kā forši eksperti vienlīdzīgi, un es esmu pagodināta. Man liels prieks šeit būt. Un es zinu, ka arī tavi skatītāji ļoti novērtē, ka tu dari to, ko tu dari. Mums vajag šādu saturu, kur mēs viens ar otru varam apmainīties ar idejām un iegūt jaunas iedvesmas. Tā kā paldies, ka tu šo dari. Es gribu, lai tā saruna ir pēc iespējas praktiskāka, tāpēc es uzdošu kaut kādus jautājumus, un, kā es jau arī iepriekš to minēju, tu droši vari izmantot mani kā testa zaķī, kuram vienkārši tu vari jautāt kaut kādus jautājumus, jautāt kaut kādus arī, kas izaicinājumi, kas man ir noteikti arī padalīšos, lai tiem cilvēkiem, kas klausās, viņi var pēc iespējas tādas praktiskākas lietas paņemt. Un pirmais, ko es tev gribēju pajautāt, ir, kas ir tās biežākās kļūdas, kuras tu esi novērojis, kas mums ir saistībā ar publisko uzstāšanos, publisko runu? Galvenais, ko runātāji nedara. Ko es redzu visbiežāk, ar ko mēs visbiežāk arī strādājam treniņos, ko runātāji nedara. Viņi sevi neanalizē. Viņi neskatās savus video pēc tam. Un tas ir liels klupšanas akmens, jo es uztveru šo arī tikšanos ar tevi un jebkāda cita publisko uzstāšanos kā treniņu. Es eju uz sporta zāli fiziski, lai kļūtu stiprāka, lokanāka, elastīgāka, enerģiskāka un iegūtu muskuļu masu, līdz ar to kļūtu stiprāka. Un tieši tas pats ir ar būšanu uz skatuves. Es kāpju uz savas treniņu zāles, paņemu savu trenažieru, mikrofonu un trenējos. Tas ir treniņš, tas ir materiāls, ar ko es strādāju. Katra reize ir mans treniņš. Un tas, ko runātāji nedara, viņi neanalizē savus video. Tas ir milzīgs guvums pēc tam šo video pirmkārt saņemt, ja, vai nu tas ir Instagram formāts vai YouTube formāts vai jebkāds, kur mēs pēc tam varam paskatīties, kā tad mēs no malas izskatāmies, kā mēs runājam. Un tas, ko vajadzētu darīt, paskatīties uz sevi no malas. Kā es kustos, kādus žestus es lietoju, kā es artikulēju, kāda ir mana dikcija, kuras par daudz lieku parazītu vārdus, vai parazītu frāzes, vai par maz paužu un visādas citādas nianses analizēt kā testa materiālu. Lūk, to cilvēki dara. Gan arī nemaz.
Un cik es dzirdu, parasti šis arguments ir, es nevaru skatīties uz sevi, man nepatīk mana balss, man tur deguns ne tāds, man tā nebija mana diena, man nebija iedvesma un vēl kaut kas, un būtībā viņi nozog sev tādu zināšanu kvantumu, neskatoties šos materiālus, jo tas, kurš izanalizēs sevi šādā pragmatiskā, bezskaislīgā faktoloģijas formātā, viņš būs krietni virs visiem pārējiem, jo viņš kļūs par apzinātu runātāju atšķirībā no visiem pārējiem, kuri runā uz, uz čuju. Tu kā jūtu tā runā, jūs visi tiekat galā, es runāju tā, kā man ir ērti. Tā kā man tajā dienā sanāk, ņemiet pa labu, es neskatīšos. Bet tad ir tādi, kuri analizē, kuri skatās, kuri pēc tam izdara secinājumus un saka, šo es paturu tā, šis man nenostrādāja, šo faktu es ņemu laukā, redz, kā nenolasījās, publika nesaprata. Minimalizēšu savas aktīvās rokas, šitādu te lietu nedarīšu, būšu mierīgāks, uzsvēršu retāk, ielikšu vairāk pauzes un tam līdzīgi secinājumi. Lūk, tā persona, kura dara šo, es viņam aplaudēju, un tas ir fenomenāli. Iesaku to darīt katram. Es zinu, ka tā ir viena no tām lietām, ko es arī saviem klientiem parasti es viņiem iesaku, man pašam. Es esmu iemācījies gūt prieku un baudu no tā, ka es varu apstīt sevi un es varu atrast tos uzlabojumus. Bet es zinu ļoti labi, ka es esmu mazākumā un zinu, ka man lielākā daļa cilvēku saka, ka viņiem pašiem ir varbūt kauns skatīties sev, vai arī otrs tas, ka viņi saka, ka viņiem ir bail, ka viņi tur ieraudzīs kaut ko un ka viņi nevarēs, tā kā tu teici, tur kaut kāda, nezinu, tur balss vai deguns ne tāds, un ka viņiem būs bail, ka ieraudzīt kaut ko, ko viņi nezinās vai nemācēs uzlabot. Ko tu saki saviem cilvēkiem, ar kuriem tu strādā, kas varbūt ir kaut kā tādi iedrošinājušie vārdi, ko tu zini, kas varētu palīdzēt tiem cilvēkiem to var? Nē, apskaties to video un varbūt kas ir tādi mazākie solīši, tāpēc tie uzlabojumi, ja tu neesi vispār sev skatījies, tie uzlabojumi var būt ļoti daudz. Kas varbūt ir tādi pirmie solīši, kas ir varbūt tādi pirmie uzlabojumi, kurus būtu visvieglāk, visātrāk veikt? Pirmais, es aicinu to darīt speciālista vadībā un vispār iet uz publiskās runas treniņiem, kur tu redzi, ir tādi paši kā tu, tieši tādi paši ar tādām pašām ķibelēm un klupšanas akmeņiem. Mēs visi lielākoties viens tos pašus kļūdas pieļaujam. Ja paskatās, nav ļoti daudz tādu atšķirību. Es iesaku to darīt speciālista vadībā, kurš pat tiešām objektīvi no malas pasaka, ko tad es kā skatītājs redzu, kā auditorija, ko tad es redzu, kas būtu jāuzlabo. Tas ir pirmais. Nedari to viens pats, jo visdrīzāk tu esi super neobjektīvs un ļoti kritisks. Tas ir viens. Un ko es parasti iesaku darīt, viena no klasiskākajām lietām ir paužu trūkums, bailes no pauzēm. Un mēs aizpildām pauzes ar var sakot, kas attiek jāsaka un vēl viss pārējie brīnumi, jo mums ir bail no pauzēm. Mums šķiet, ka ja cilvēks dzirdēs, ka es iepauzēju, viņam liksies, ka es nezinu, ko teikt. Ja, un ar pauzēm var ļoti meistarīgi strādāt. Un pauzes var ļoti prasmīgi izmantot pareizās vietās. Tā ir viena no tādām redzamākajām lietām. Un ko darīt, atbrīvoties ķermeniski, to parasti mēs neredzam no malas. Mēs jūtam milzīgu saspringumu, tas aiziet visur uz kakla, uz žokli, uz pakausi, uz visur, ja mēs esam šausmīgi mobilizēti un saspringuši, un tas atsaucās pēc tam uz visu, uz balsi, uz ķermeni, uz žestiem. Atslābināties un ieturēt vairāk pauzes. Es teiktu, tādas universālas lietas, ko es teju katram runātājam varu ieteikt uzreiz. Pat neskatoties uz viņa video, es jūtu, ka šīs divas lietas varētu būt jau galvenās, ko teikt. Nē, es varu celt roku, jo man arī ir pat zinot šo, tik un tā ir ļoti bieži kaut kādas situācijas, kurās tas un un tie kaut kā tie mazie iestarpinājumi, viņi iespraucās. Un manā gadījumā viens no tiem, kā es pats esmu sev izskaidrojis, ir tas, ka ir bailes pazaudēt uzmanību. Ir bailes pazaudēt auditorijas uzmanību, un ja es aizpildu to ēteru, tad tāds sajūta, ka es viņus turu. Un tad, kad es apstājos, tad es viņus pazaudēju. Vai tā ir, un ko var darīt kā labāk uz to skatīties? Šī ir tik godīga atbilde, un paldies, ka tu to saki. Tā patiešām mums visiem arī šķiet. Es noturēšu to stīgu, es jūs turu ar visu un gaisu neievilcis, ar plutām uz lūpām turpinu runāt, un jūs visi turat. Tā ir ilūzija.
Realitāte ir tāda, jo dažādāk ir tavi izteiksmes līdzekļi, un jo krāsaināks tu esi, jo iesaistošāks tu esi, un jo lielāka ir iesaiste, jo lielāka ir ietekme. Jo vairāk tu dažādo un caur visādiem veidiem klusāku un skaļāku un dinamiskāku un nomaini arhetipu vokālo, ieliec pauzes tur, kur vajag. Esi uzstājīgāks un skaļāks un šur tur tik interesants un intīms. Jo dažādāks ir šis priekšnesums, jo lielāka ir ietekme. Jo tajā mirklī, kad tu mani spēji pārsteigt kā runātājs, es esmu tā kā uzvilkta stīga, es gribu zināt, kas būs tālāk, es nevaru tevi paredzēt. Kas būs tālāk, tu mani tā pārsteidz, kas būs tālāk, un es pati kā auditorija gribu tev sekot. Un tas nav par to, ka tu mani turi ar konstantu spēku un visu laiku mēģini noturēt, nē, tieši otrādi, tu mani palaid vaļā. Tu mani palaid vaļā ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem. Un es pati gribēšu tev nākt tuvāk, jo man ir interesanti skatīties uz tevi. Tu mani palabo, tad teorētiski tas ir par kontrastiem. Nu, tad, kad visi vienā monotonā tonī, tad vajag grot notri uzmanību. Bet, ja ir pauzes, skaļāk, klusāk, un es skatījos arī tavā grāmatā, ir par šo, tad, kad ir tie kontrasti, tad arī tā uzmanība tiek noturēta. Jā. Protams, visu ar mēru mēs skatāmies, lai nav pārāk liels cirks, jo arī tas var novērst uzmanību. Tev ir jāskatās uz savu auditoriju, un klātienes runas tam ir brīnišķīgs testa materiāls. Tu skaties uz viņiem, tu vēro viņus. Kurā mirklī pacēlās uzacis. Viņiem ir, viņus tevi klausās, un viņiem kaut kas saslēdzās. Tu viņus visu laiku vēro, un tiklīdz tu jūti, ir tāds, kaut kur aiziet, tur sāk telefonu skatīties, hops, kaut ko liekam iekšā. Nomainam balstembru, nomainam tempu, ritmu, ieliekam vizualizāciju prezentācijā, uztaisam video, uztaisam aktivitāti. Tātad mēs kaut ko dinamiski nomainam, tiklīdz mēs redzam, kaut kas nav aizgājis. Būt jutīgam, veidot mijiedarbību ar auditoriju, tas ir milzīgs pluss, ja mēs uzstājamies klātienē un vērojam savu auditoriju. Tad mēs varam ļoti efektīgi un ietekmīgi strādāt ar auditoriju. Te īsts komentārs. Tie, kas šo sarunu klausās tikai audio formātā, mans ieteikums būtu pārslēgties uz Spotify video formātu vai arī uz YouTube. Tāpēc, kad jūs redzēsiet, viens ir tas, ka Katrīnas balsī var dzirdēt, ka viņa pati praktizē to, ko viņa stāsta grāmatā, bet otrs arī man vienkārši pašam pilnīgi tā kā prieks redzēt, kā tu žestikulē, kā tev sejas izteiksmes, cik bagātīgs ir tas tavs stāstījums, un to ļoti video formātā, man liekas, tev ļoti labi izdodas pašai noturēt to uzmanību. Tā kā noteikti mans ieteikums ir video formātā šo te klausīties. Bet reku tu pieskāries, tu saki, jā, klātienē var redzēt to auditorijas reakciju, bet tas, ko es gribēju teikt, ka bieži vien cilvēkiem attālinātā komunikācija, jo liela daļa no mūsu ikdienas komunikācijas ir attālināta bieži vien tātad pretī, kas mums ir. Pretī mums ir vai nu pilnīgi tukšums, tur tas vārds uzvārds zoomā, ka cilvēks vispār nav ieslēdzis kameru, vai sliktas kvalitātes video, kurš tā kā īsti nav saprotams. Piemēram, tu teici, ja cilvēks paceļ uzaci, ka varbūt tādā zoom attālinātā komunikācijā mēs neredzam, mums nav šo signālu no auditorijas par to, vai viņiem der, vai viņiem neder, vai viņi saprot, vai viņi nesaprot. Kas ir tās lietas, kuras tomēr cilvēks, kas ir tas, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu to attālināto komunikāciju? Jā, tev ir pilnīgi taisnība. Zoom formāts no vienas puses ir ļoti ērts. Es iesaku ikvienam ar to sākt, kuram ir ļoti baila, viņš vēl nav gatavs dzīvējai uzstāšanās reizei. Tiešsaiste tam ir brīnišķīga platforma, testa materiāls, kur galvenais plus, galvenais guvums tev kā runātājam, tu pēc tam šo video materiālu dabū, lai analizētu to, izdarītu secinājumus. Nākamreiz būtu vēl iesaistošāks, interesantāks. Bet tev ir pilnīgi taisnība, milzīgs mīnus tiešsaistes formātam ir tāds, ka mēs neredzam savu auditoriju. Mēs neredzam tās paceltās uzacis, mums nav ne jausmas, kurš joks aizgāja, kurš nē. Kurš ko saprata, kur nē, labākajā gadījumā mēs viņus nemitīgi aicinām uz iesaisti, kurus spiediet emoji pogas vai rakstat komentārā plusiņu, ja piekrītat. Kaut kādā veidā iesaist, protams, mēs aktīvi veidojam, bet tā arī ir kaut kāda ilūzija, jo cilvēks tiešām paralēli varbūt guļ, ir izslēgta kamera un tam līdzīgi. Lai aktivizētu iesaisti Zoom formātā, ļoti, ļoti svarīgi ir, ka mēs ieslēdzam kameras, cik vien tas ir
iespējams, mēs visus laipni aicinām to darīt. Jo mēs parādām, ka man ir svarīgi, ka jūs saņemat maksimāli daudz no manas prezentācijas, no manas lekcijas. Lūdzu, ieslēdziet kameras, lai es redzu jūs. Es būšu ārkārtīgi pateicīgs. Kaut kā ļoti toleranti, taktiski pasakām, ka mums tas ir svarīgi un tas viņiem ir liels ieguvums, ja viņi ir ieslēguši kameru. Dabūt to, ka tu redzi tos cilvēkus. Un tad tos, kurus tu redzi, tu viņus vēro. Novāc nost to savu ekrānu, neskaties tik ļoti uz sevi. Tas nav būtiski. Runātājiem nav jāredz sevi. Viņam ir jāredz skatītāji kaut vai 10, kaut vai 5, bet viņš viņus vēro un runā viņiem. Un te ir tāda būtiska doma, kas katram runātājam ir jānomaina uz otru pusi. Cilvēkiem ir bail kāpt uz skatuves, jo viņiem šķiet, jā, bet viņi visi mani vēro. Viņi mani kritizē, viņi mani vērtē, viņi kaut kādas secinājumus izdarīs, viņi kaut ko. Tā, ka cilvēks tik apsēsts ar to domu, ka viņš ir tik šausmīgi svarīgs, visi uz viņu skatās un kaut ko domā. Es iesaku pagriezt visu pilnīgi otrādi un skatīties uz viņiem, vērot tu savu auditoriju. Nevis tu esi zoodārza būrītī kā tāds pērtiķīts, kas tur visas izklēdē. Tieši otrādi, viņi ir būrī un tu vēro savu auditoriju. Kā viņi uzvedās? Kur viņi novērsās? Aha, šī frāze nenostrādāja, nākamreiz viņu neatkārtošu. Tā, šeit es redzēju, bija iesaiste, reku bija acu skatiens. Ļoti labi, šo es atkārtošu nākamreiz. Tu viņus vēro un tu izdari secinājumus. Nevis viņi skatās uz tevi, bet tu skaties uz viņiem. Kā tev patīk šī doma, Anda? Man vienkārši uzreiz saslēdzās arī ar daudzām lietām, kuras es esmu varbūt intuitīvi pats praktizējis, jo es arī agrāk ļoti daudz uzstājos dažādas uzņēmumos klātienes lekcijās. Un viens no tādiem, man no sākuma bija ļoti liels uztraukums, un man vispār tāda kāpšana skatos vai kaut kāda publiska uzstāšanās, tiešām ļoti, ļoti spēcīga ķermeniska reakcija, ka tāda paralizējoša, bet tas ir kaut kas, ko es darot, caur to exposure darot, man vienkārši paliek mazāk grūti. Viena no lielākajām atslēgām, kas man saslēdzās, kad man aizgāja, kad auditorija labāk reaģēja un man labāk sanāca, bija tas, ka man ļoti patīk stand-up komiķi. Es skatos, es ļoti daudz komiķu zinu, esmu redzējis lielai daļai, esmu ļoti redzējis, gan izvēju visu materiālu. Un tas viņu veids tieši tā, ka viņi pirms viņi filmē to savu Netflix special, viņi brauc pa visu valsti un viņi izmēģina materiālu. Un viņi zina, ka būs reizes, kad neviens nesmiesies, un būs kaut kāda joka, kur bišķiņ pasmiesies, bet kaut ko nesapratīs. Un viņi katru reizi kaut kādu materiālu atkārto, kaut kādu materiālu pieliek, pamaina kaut ko. Un viņi workshopo visu laiku to savu materiālu, līdz tad, kad viņi nonāk līdz savam Netflixam, ka viņš jau ir noslīpēts. Un tad, kad es uz savu, man bija, piemēram, lekcija par minimālismu principu ieviešanu ikdienā cilvēkiem. Un tad, kad es uz to skatījos kā no paša sākuma, ka tas ir kaut kas, kas man viņiem ir jānodod vai kaut kā tāda skatu punkta, tad man tik labi nesanāca. Bet tajā brīdī, kad es uz to skatījos kā uz tādu komiķa izrādi, kur ir pietiekoši smieklīgi, bet ar tādu pievienoto vērtību, es sāku izspēlēt dažādas jociņas, vai arī ar ķermeni sāku kaut kādas lietas fiziski rādīt, ko es daru. Un tad es redzēju, šitien viņi sasmējās, un tad es nākamajā reizē pamēģināju vēlreiz, un viņi atkal sasmējās. Un man bija tāds prieks, tāds gandarījums, kad es kaut ko eksperimentēju, un tad es redzu, kā tas eksperimenta rezultāts, tas ir tā kā eksperiments. Tas nav tā, ka rekur man ir tā augstā latiņa, kas man ir jāizpilda, un tagad man nesanāca, piemēram, un es nesaprotu, kas. Tā kā es pilnībā parakstos, kad manā gadījumā ļoti daudz palīdzēs tieši šis te eksperimentētāji gars, izmēģināt un paskatīties, kā tā auditorija reaģēs. Un ja viņi nereaģē tieši tāpat kā stand-up komiķiem, tad vienkārši saprast, nākamreiz jāpamēģina citādāk. Un noņemt nost to, tas palīdzēja noņemt nost kaut kādā ziņā to smagumu. Ļoti labi. Man ļoti patīk tava attieksme un tas, cik viegli tu tam pieeji. Tas nav pasaules gals, ka kaut kas nav sanācis, kaut kas nenolasījās vai kaut kas nebija smieklīgs. Tu vienkārši pragmatiski, bezskaislīgi izdari secinājumu. Ok, šo ņemam ārā, ko liekam vietā, pamainam. Un tu šo informāciju nebūtu ieguvis, ja tu nebūtu notestējis dzīvai auditorijai. Pavērojis reakciju, tā saprat, šit nesaprat, ok, labi, tā nākamais pielāgojam, lai visi saprot. Tātad pieiet šim kā testa materiālam, tā ir īstenībā jautra spēle, tā ir kā deja.
tu dejo ar auditoriju, tu vēro to, tu izdari kaut kādu kustību, pasties, kā tā reaģē, kā tā atbild. Ja? Man patīk, kā uz šo skatīties, kā uz tādu miedarbību, koķetīgu, flirtīgu, cieņpilnu, bet deju. Tas ir viegli, tas ir patīkami. Tas ir patīkams process. Mēs bieži vien galvā to uzbūvējam kā tādu ārkārtīgu spīdzināšanu vai šausmas, vai ka tur tev giljotīnu tūlīt noliks. Pilnīgi otrādi. Šī ir spēle, deja, un es paskatos, testēju, vēroju, spēlējos. Un tajā mirklī, oh my God, tas ir tik pievilcīgi vērot runātāju, kurš spēlē tādu rotaļu, un kurš ar tevi tā un šā, un vērot ir vienkārši, Dievs, magnēts, aci nevar novērst tādu runātāju, kurš tik viegli to uztver. Noņemam šo spiedienu, šo ārprātīgi svarīgo paštēlu, kad, ak, Dievs, viss ir tik nopietni, nav nekas nemaz tik nopietni. Jo vieglāks tu būsi, jo vieglāk no tevis ir saņemt un patīkamāk ir tevi vērot, tevi skatīties arī tavai auditorijai. To es pārliecinos arī dienā, tad, kad man notiek runas treniņi vai skatuves dienas, es paskatos, kā tas cilvēks ķermeniski uzvedās un runā, tad, kad viņš tikko ir izkratījies, izdejojies, mēs parasti tur izkratam visu laukā, izdejojam, uzliekam mīļāko mūziku, izkratamies, izsvīstam. Labi, viņš ir bišķiņ iesvīdis, tas cilvēks, bet viņš ir atslābinājies. Un tad es uz viņu skatos, un es vienkārši iemīlos 3 minūšu laikā. Labāk ir bišķiņ sasvīdis runātājs, bet relaksējies un tāds kaifīgs un tāds koķetīgs, nekā tāds pārs, nezinu, tā kā, nevis tāds sastindzis sālstaps, perfekts kā līnija, bet nedzīvs, stīvs. Nē, tu labāk izkraties un padejo un noķer no tā kaifu pats, un tu redzēsi, kā auditorija, cik viegli viņiem ir no tevis saņemt. Forši, tu jau sāki par to sagatavošanos. Es tev noteikti pajautāšu par to, kā sagatavoties iepriekš. Nevis tieši tā, ka tev ir jāuzstājās tajā dienā. Es domāju, ka tā gatavošanās bieži vien sākās jau iepriekš, bet te, kad tu pieskaries situācijai, piemēram, man pēc 10 minūtēm ir jāuzstājās Zoomā, webinārs, jāvada lekcija vai arī jākāpj uz skatuves. Man ir 10 minūtes laika, piemēram, tas jau būtu forši, bet ja es sajūtu savā ķermenī, man ir satraukums, man tas kamols kaklā kaut kur sāk rasties, sirds sāk pukstēt spēcīgāk. Kas ir tās lietas, kuras mēs varam tādā pēdējā brīdī, kas var palīdzēt šo te mazināt? Pieņemsim, ka tev ir 10 minūtes pirms uzstāšanās, un es gribu akcentēt to, ko visi jau sadzirdēja. Andis pareizi teica, tava uzstāšanās sāks jau iepriekšējā vakarā, iepriekšējā dienā. Kad tu sāc par to domāt, plānot, tu noskaņojies, tu savu resursu atliec uz to konkrēto stundu, un pirms tam un pēc tam ir atražošanās process. Ja? Tas viss ir tā kā galvā jau jāieliek, tas viss tā kā būs. Un adekvāti izgulēties, parūpēties par sevi, fiziska slodze, labs uzturs, tā kā pašsaprotams lietas, par to mēs šobrīd nerunājam. Tas ir tā kā pilnīgi skaidrs. Bet tad ir tās 10 minūtes pirms uzstāšanās. Un šeit es gribu teikt, ir pilnīgi un absolūti normāli un adekvāti, ka persona ir stresā, tādā adrenalīna sajūtā. Ir ātrāka sirdsdarbība, sausa mute, tāds fight or flight, tāds uzvilkts ķermenis. Kāpēc? Jo viņam rūp kvalitāte, viņš ir mobilizējies, viņš saprot, ok, tagad būs darbiņš, tagad būs jāpastrādā. Tā nav tāda atlaišanās, tā kā izguļos, tā kā lupata, principā man nerūpinās, nesatraucies nekas, esmu tāds diezgan relaksējies, super forši, es tev apsveicu, tieši neviens neko no tevis nevar saņemt šobrīd, jo tu neesi resursā. Bet tad, ja tu esi tā, ok, es iedošu maksimāli vislabāko, ko es varu, šis ir liekas, tas ir liekas, šo paturam, tādā savāktā konteinerētā stāvoklī būt, tas prasa stresu, zināmu daļu stresa, tas prasa. To var saukt arī par tādu adrenalīna spēku. Tev to vajag paturēt, to nevajag izskaust. Vienīgā lieta, kas tev ir jāparūpējas, ka tu vadi stresu un nevis ļauj stresam vadīt tevi. Un to gan tu vari panākt tikai ar praksi, tikai ar apzinātu darbu ar sevi, ar savu instrumentu, ar savu ķermeni. Tās 10 minūtes izkratīties, izdejoties, izkratīt laukā, visu galvu atbrīvot uz leju, nokarāties, izpurināties, žokli atbrīvot, skausts, viss kakls, lai ir maksimāli brīvs, dažādi dikcijas vingrinājumi, elpas, balss vingrinājumi. Man ļoti patīk Vima Hofa elpošana,
Tie, kas grib pavisam īso ieskatu, ieiet YouTube, Guided Breathing for Beginners, Vima Hofa elpošana. Pavisam vienkārši tehnika, te jau katram izdarāma, nekas absolūti slikts tur nav. Kā aktivizēt tādu tīru sajūtu galvā, jo mums ir ļoti daudz lieku domu. Un, lai tu būtu sazemējies maksimāli savā resursā, tam vajag atbrīvot vietu no visa liekā. Elpa, izkustēšanās, atgriezt sevi realitātē, savā ķermenī, nedaudz ūdens, nevajag pārdzerties, jo to arī, starp citu, tāda kļūda. Izdzeršu 3 litrus, būšu baigi ūdeņains un viss man labi skanēs. Nē, tieši otrādi, tu gribēsi visu laiku uz labierīcībām. Tas tavs vienīgais ieguvums. Tā kā nevajag aizrauties arī ar dzērieniem. Nu tā, jā, sazemēties. Es teiktu, tas ir galvenais. Atsijāt visu lieko no galvas un būt savā centrā. Tiešām ļoti labi ieteikumi. Man viena no lietām, kas man pašam ir palīdzējis, arī ir tā kā sarunāšana sev par ekspektācijām. Kas ir tas, kas manā galvā, kas ir izdošanās? Jo vislielākās problēmas man ir bijušas parasti tad, kad es gribu, ka tur manā galvā tas ir uzbūvēts tā, ka visiem, kas būs auditorijā, visiem ir tā kā nevis tikai jānodara vai kaut kā bišķiņi jāpatīk, bet visiem ir jāmīl tas, ko es saku, kāds es esmu, jāaplaudē, visiem jābūt tā kā neviens nevar telefonā, visam, tā kā mans tās ekspektācijas ir tādas ejot iekšā. Protams, ka tad, kad es esmu tur un es pamanu, ka tas nenotiek, tad tā pils sabrūk, man liekas, ka man neizdodas kaut kas. Man viens ir tas, ka mazliet samazināt varbūt tās ekspektācijas, ko man nozīmē izdošanās kaut kādā ziņā. Tas ir kaut kas man bišķiņ mazliet noņem to stresu. Protams, tad, kad dažreiz tās ekspektācijas ir augstas un viņas tās likmes ir augstas, droši vien, ka tas varbūt tā nepalīdz, bet tas ir kaut kas, kad atcerēties, ka lielākā daļa no mums, mēs mūsu ikdienā, tā kā man agrāk viena kolēģi teica, mēs neoperējam nieres. Tas nav dzīvības un mūsu uzstāšanās parasti nav dzīvības un nāves jautājums. Kaut vai tā sajūta, tad, kad tu reizi, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums. kad nezinu, kas notiks, ja man neizdosies tik labi, kā iecerēts. Tiesa, Andi, tas ir tik nenormāli mīļi un cilvēcīgi un patiesi, ko tu stāsti. Man liekas, mēs visi varam asociēties ar šo, ko tu izstāstīji. Jo gribās patikt, gribās tos aplausus un gribās sakt, ak, Dievs, Andi, tu man dzīvi apgriez otrādi, šīs 30 minūtes bija life changing. Mēs gribam to dzirdēt. Nu, kurš to negrib dzirdēt? Mēs būsim godīgi un teiksim, jā, tas ir stāsts par mani. Bet, jā, redzi, ko es aicinu darīt, un arī grāmatā par to var izlasīt ļoti izvērsti. Tev nepatiks tas, ko es teikšu. Tev nepatiks, kā es to visu skatos tagad. Tas vispār nav par tevi. Būšana uz skatuves nav par tevi. Un es atceros, man bija viena lekcija coachiem par publisko runu, par pašprezentāciju, par klasiskākajām kļūdām. Un viena no dāmām pēc manas lekcijas publiski zālē jautāja, Katrīna, bet kā tu satraucies, kā tu baidies? Varbūt tu vari padalīties tagad, kad tu vadīji lekciju, jā, kas tev personīgi bija kaut kas, kā tu baidies? Un zinu, ko es atbildēju, Andi? Es viņai teicu, es visiem dzirdot teicu, galvenais, par ko es rūpējos pirms katras lekcijas, ir, lai es sevi novāktu no skatuves. Lai saturs ir priekšplānā un Katrīna ir sekundāra. Lai es pirmkārt iedotu vērtību un savu ego noliktu otrā pusē. Tas ir vienīgais, par ko es domāju uz skatuves. Man ļoti gribas saņemt aplausus, bet tas ir taisns ceļš uz zemu pašvērtējumu, jo tā ir mana galvenā motivācija būt uz skatuves. Lai saņemtu validāciju, mīlestību, apstiprinājumu, aplausus, es to gribu, mans ego to grib. Bet vērtību neviens nesaņems no tā, ka Katrīna izceļ savu ego. Tarā! Piemineklis Katrīnas ego, lūdzu, visi man aplaudējiet. Tas ir super patīkami, bet taisns ceļš uz zemu pašvērtējumu. Priekšplānā izcel vērtību, ko jūs visi no manis varat saņemt caur mani kā instrumentu. Un vienīgais, par ko es domāju, lai es būtu kā tāds sietiņš, caur kuru iznāk gaisma, informācija, iedvesma, atbildes. Tas, ko auditorijai vajag, saturs ir svarīgs. Nevis mana vāze, mana skaistais iepakojums un skaistā fasāde. Tas nav svarīgi, tas ir stipri sekundāri. Mana galvenā rūpe – mazāk manis, vairāk vērtības.
Lūk. Ja kāds tikai tagad pieslēdzās, principā es pateicu visu, ko jums šodienai vajadzēja dzirdēt. Jā, tiešām šis ir tāds ļoti labs atgādinājums. Un tīpaši uzstāšanās var notikt visdažādākajos formātos, un bieži vien mūsu auditorijā ir cilvēki, kas tur ir piespiesti brīvprātīgā kārtā. Nu, piemēram, ja tev ir jāuzstājās uzņēmumā ar saviem kolēģiem, vai tu vadi lekciju kādā uzņēmumā, nav tā, ka visi cilvēki tur ir dēļ tevis un ka viņi ļoti, ļoti grib tevi. Viņiem ir pašiem savs runas, un viņi varbūt vispār varbūt arī negribēja būt tās ekspektācijas par to, ka visiem būs life-changing. Nu, viņas neiztur nekādu kritiku. Bet ļoti labs atgādinājums, atrauc sevi nost, un tad arī, ja kaut kas neizdodas, tad tā runa neizdevās, nevis es neizdevos, piemēram. Es pilnībā pievienojos, un tā atskatoties, tad, kad man izdodas, tad šis ir tas, ko es arī praktizēju. Tad, kad nav izdevies, tas ir, kā tu teici, ka tas ego iet pa priekšu un ka gribās tos aplausus, un tad viņi nav, un tad liekas, ka tu esi pilnībā nofēlojis. Kaut vai pēc tam saņem atsauksmi, cilvēkiem patika, bet nebija life-changing. Bet tas, ko es tev gribēju pajautāt, tad tu jau pieskaries, man patīk visādi tādas praktiskie, visādi knifiņi, ko var ieviest, un varbūt tu vari padalīties ar piemēriem dikcijas uzlabošanai. Es to jautāju ļoti sautīgi iemeslu dēļ. Ir kaut kādas lietas, ar kurām es strādāju, ir kaut kādas lietas, ar kurām es varbūt netik labi, neesmu tik daudz strādājis. Dikcijas uzlabošana ir kaut kas, kam es gribētu pats pievērst lielāku uzmanību. Tāpēc sautīgi iemeslu dēļ, vai tu vari man palīdzēt šīs sarunas turpinājumam uzlabot dikciju? Jā. Tad mums ir super ātri, tas jādabū gatavs, vai ir kaut kas, ko var darīt? Jā, tūlīt. Dikcijas un artikulācijas vingrinājums 164. lapas pusē, Andijā. Nē, pilnīgi nopietni. Atver. Es arī tagad te atvēru tā. Labi, tie, kuri skatās video, atveram grāmatu, kur ir vesels atvērums veltīts dažādiem dikcijas vingrinājumiem, visi iespējami alfabēta burti, 2 varianti. Tu vari lasīt šos mēles mežģus. Vienkārši lasīt, kas jau ir diezgan liels izaicinājums. Variants B, advancētais līmenis, pro. Speciālistiem ir ielikt mutē šķērsli, piemēram, pildspalvu šādā veidā vai vīnu korķi ielikt mutē un tad mēģināt izrunāt. Nu, tavas dikcijas prasmes uzlabosies pāris minūšu laikā. Aiziet, izvēlies vienu no un sākumā izrunā bez pildspalvas. Labi. Es jau uzreiz gribēju grūtāk variantu. Nu labi, sāksim no sākuma. Brikšņos briedis blīkšķināja. Un tagad mēģini pēc iespējas vairāk un ātrāk palielinam tempu, runājam bez pildspalvas mutē, bet vienkārši tādā tempiņā uz priekšu atkārtojam. Brikšņos briedis blīkšķināja. Brikšņos briedis blīkšķināja. Brikšņos brīdis blīkšķināja. Brikšņos briedis blīkšķināja. Ok, un tagad ieliekam pildspalvu mutē. Man jau tā bija grūti. Brikšņos briedis blīkšķināja. Brikšņos briedis blīkšķināja. Brikšņos briedis blīkšķināja. Ļoti labi. Tagad izņem ārā un lasi. Brikšņos briedis blīkšķināja. Brikšņos briedis blīkšķināja. Brikšņos briedis blīkšķināja. 9 reizes. Bija uzlabojums. Man tev ir jautājums, kāpēc bija uzlabojums? Es nezinu. es nezinu. Nu, tāpēc, kāpēc bija uzlabojums? Tāpēc, ka tu neko nedari, un tu sāc bišķiņ darīt, ka tas uzlabojums varbūt ir jūtams. Cik elementārā atziņa. Bet šī bija tiem, kas klausās un tie, kas izturē. Es vienkārši domāju, es neesmu laikam dzirdējis nevienu podcastu sēriju, kur kāds cilvēks ieliek pildspalvu mutē un runā. Tev ir iespēja saņemt award kaut kā radošumā. Jā. Super. Andi, es tev apsveicu. Tava 9. reize bija visskaidrākā no visām, jo viena lieta ir to darīt neapzināti. Un mēs visi pārsvarā tā arī runājam. Mēs nedomājam, kā skan, kā man tur mēles muskuļi organizējās, kā man tur balss instruments skan. Nu, mēs vienkārši runājam tā, kā mēs jūtam. Bet šeit tev bija jāpieslēdz ekstra apziņa, ekstra muskuļi, ekstra apzinātība, kā rezultātā arī apzinātāk tu veidoji savu skaņu. Tev iesildījās tādi muskuļi, par kuru eksistenci tu neko nezināji līdz šī vingrinājuma izpildīšanai. Un tad, kad tev paliek mīksti muskuļi, tu esi burtiski iesildījies, tev ir daudz vieglāk izrunāt jebkuru mēles mežģi.
Jā, tā kā pildspalva ļoti labi palīdz iesildīties, jo šis šķērslis liek iedarbināt muskuļus, kuri pēc tam silti esot, var izlasīt visādas brīnumainas lietas. Ļoti saprotami. Šīs sadaļa grāmatā noteikti būs kaut kas, kurš, es esmu tas cilvēks, lūdzu, piedod visi grāmatu mīļot, es esmu tas, kurš atlok stūrīšus. Bet es atlocīšu stūrīt, šī sadaļa būs noteikti tāda, kurai zinu, ka es vairāk kārtīgi, tīpaši man jāuzstājās vai pirms podkāstu ierakstīšanas, es noteikti iziešu cauri, ielakšu to pašu pildspalvu, jo te, es esmu 30, es esmu 20, 30, cik daudz tur ir. Tiešām ļoti, ļoti noderīgi. Šis bija forši, man vajag patīkās. Man arī patīkās, tev ļoti labi sanāca. Forši. Ok, šis bija tāds super, gan par to elpošanu, gan arī par dikciju īsie uzlabojumi. Ja man ir, tad es zinu, ka mana auditorija ir tiešām cilvēki, kas gatavo webinārus, kuriem varbūt tur publiski jāuzstājās kādā konferencē. Protams, tu nevari iet detaļās katrā, bet ja mēs pastamies tādā makro varbūt līmenī, kas ir tās lietas, kā tu skaties uz to gatavošanās procesu, un ne tikai, teiksim, iepriekšējā vakarā, bet, varbūt arī, vienalga domājot, varbūt arī es pieņemu, ka jādomā arī par saturu, ne tikai par to sajūtu, un es, protams, saprotu, ka tu nevari visu izstāstīt, bet kas būtu tie galvenās lietas, par kurām cilvēki bieži vien aizmirst, ko viņi palaiž garām, un kas noved pie vissliktākajiem rezultātiem, tad, kad tas tiek palaists garām. Īsumā, ko var darīt, lai gatavotos? Principā visa šī grāmata, 247 lapspuses, ir par to, kā gatavoties runām lielām un mazāk lielām. Vairākus etapus gribu izcelt īpaši. Pirmkārt, tev ir jāzina ļoti labi, kurš tevī klausīsies. Tad, kad klienti nāk pie manis, viņiem kaut kas ir jāgatavo, vai runa, vai prezentācija, vai kaut kas, kur ir jāuzstājās svarīgas auditorijas priekšā, mans pirmais jautājums ir, kur tas ir un kas tevī klausīsies. Jo tad, kad tu zini, kas tevī klausās, cik daudz viņi zina, ar kādu mērķi viņi uz to pasākumu nāk, ko viņi sagaida, ko viņi grib saņemt, tad tu pielāgosi šo savu saturu viņiem. Jo, atceries, tas nav par tevi, tas ir par vērtību, kuru tu iedod savai auditorijai. Tas ir pirmais solis, zināt savu auditoriju, kas tevī klausās, ko viņi grib saņemt. Un lai tu pēc iespējas mazāk iedotu troksni un liekus vārdus, es iesaku rakstīt scenārijus, rakstīt plānus, pa pieturu punktiem, idejas, met skici pietiekami laicīgi iekšā savā Google Doc failā vai uz lapas, tas ir vienalga, kā te vērti, tā tu raksti, bet idejas, kam tajā runā būtu jābūt, pa punktiem, pa tēzītēm, pa idejām. Kas pēc kā man ir jāpasaka, lai es izpildu savu mērķi, respektīvi iedodu maksimālu vērtību caur sevi konkrētajā auditorijā, konkrētajā pasākumā. Viena no lietām, es tikko saprintēju, man tūlīt sāksies padziļinātais kurs, un es saprintēju dalībniekiem kladītes un špikerīšus. Man tieši acu priekšā, kur ir 4 radošās rakstīšanas cepures, ļoti populāra tehnika starp rakstniekiem, kā viņi raksta. Un te man mākslinieci ir sazīmējusi tādu foršu špikerīti. Tātad, kā mēs rakstam tekstus, mēs sākam ar to, ka mēs vienkārši visu, kas mums ir uz sirds, visu uzliekam uz papīra. Tāda kārtīga prāta vētra, tāda radošā mākslinieka cepura, kad mēs visu, ko mēs jūtam, ka ir jāpasaka, pa punktiņiem uzrakstam. Otra cepura ir arhitekta cepura, kuru mēs uzliekam, mēs jau sākam strukturēt šo informāciju. Ko mēs liksim ievadā, kas aizies uz kopsavilkumu, kur es lieku stāstu, kur ir vēl kāds piemērs. Šitien ir 3 galvenās tēzes, kā es viņas sastrukturizēšu. Tālāk, trešais ir rakstītājs. Tu sāc to savu plānu, tādu galvā skici, sākt jau konkrēti likt pa vietām, pa pareizajām kastītēm. Galdnieka cepura arī ir tas lielais rukātājs darītājs. Viņš arī liek to visu tādā jau gala formātā, kāda tad būs tā runa. Un visbeidzot ir bargais tiesnesis. Bargā tiesneša cepura ir pati noslēdzošā, ja mēs uzliekam tiesnesi un mēs kritizējam savu tekstu, kas ir liekas, kas nekalpo mērķim, ko mēs varam atsijāt, ko obligāti jāpatur. Mēs nokritizējam tikai beigās. Un šeit ir galvenais klupšanas akmens, ka mēs jau pirmajā cepurē uzliekam kritiķi un sajaukuši esam pilnīgi visu secību un brīnamies, kāpēc runa kaut kāda sapļurgāta sanāk. Bargais tiesnesis ir tikai beigās, tikai noslēdzošais elements ir, kur mēs sevi nokritizējam.
paturam svarīgāko, to, kas kalpo, to, kas ir labs, izsijājam slikto. Mums vajag sākumā to pirmo cepuru, kur mēs ļaujam sev kļūdīties. Visas idejas uzliekam uz papīra, visas domas, visu, ko vajag pateikt, mūsuprāt, mēs ieliekam. Nekritizē sevi pirms laika. Jo ļoti labas idejas mēs palaižam garām vienkārši tāpēc, ka mēs esam super egoistiski kritiķi. Un nostājamies starp mūsu auditoriju un to vērtību, ko iedot, jo mums liekas, šito jau nē, tas jau neaizies. Atstāj tos beigām, pārbaudīsim beigās. Varbūt tā būs vislabākā ideja. Tāds īsts ieskats, kā veidot, kā gatavoties. Tas kritiķis, kas pieslēdzās klāta visā ideju fāzē, gan pieslēdzās arī tie rakstīšanas fāzē, es vienkārši tiešām viņu ļoti labi pazīstu, jo tas ir tā tiešām, ka tu tev galvā iešaujas ideja, tu sāc rakstīt, tu uzraksti 2 vārdus, un kritiķis jau pieslēdzās, un tu pat nepabeidz teikumu. Kritiķis saka, jā, bet klausies tur tas un tas. Un šī viena lieta, kas man pašam ir ļoti, ļoti palīdzējis, tad, protams, viens ir nodalīt šīs lomas. Es parasti manā galvā tas ir tā kā vienkāršais modelis, kur ir rakstītājs un redaktors, ka tie ir 2 dažādi cilvēki, un viņi iespējams pie šī darbiņa pieķerās 2 dažādās dienās, kad šodien rakstītājs raksta, un redaktors rītā, piemēram, varbūt izdrukātos materiālus, un viņš atsevišķi to dara. Bet viena lieta, viena tāda tehnika, kas man ļoti palīdz, ir grupa Aerosmith, ka tad, kad viņi domāja, kādas, dalījās ar dziesmu idejām, kad bieži vien ir tas stress, kad jābūt tai vienai dziesmai, tai vienai idejai, un ka man ļoti palīdz iedot sev to brīvību un pateikt, ka es tagad uzrakstīšu 10 sūdīgas idejas. Un es pasaku, ka viņas nekam nederēs, es viņas visticamāk neizmantošu, man nekas no šī nebūs labi. Un es vienkārši rakstu, kamēr man, piemēram, ir 10, vai arī, ja tas ir kāds teksts, kamēr man ir tur viena lapa. Un tas ir kaut kas, kas man vienmēr ir palīdzējis atkal samazināt tās ekspektācijas. Un, protams, kad ir jāpieslēdz tas kritiķis, jo beigās, ja tu nepieslēgsi to kritiķi, ja to tiesnesi, kā teici, tev būs iespējams vienkārši sūdīgs, 10 sūdīgas idejas, tā arī paliksies. Mērķis izpildīts. Tā ir mērķis izpildīts. Tā kā šī ir viena no lietām, ir tīpaši, kad domā par kaut kādiem nosaukumiem vai par kaut kādām, tīpaši pārdošanas tekstiem. Tad man šī arī viena no tām tehnikām, kas ļoti palīdz, bet lomu sadalīšana, tīpaši man ļoti patīk, ka tev ir tie vizuāli tie tēli. Tas ir izcils ieteikums, kas var atbrīvot no tās paralīzes, kas iestājās, tad, kad mēs domājam kaut kādu veidu teksts vai kaut kādu veidu runu. Kā šis ir tiešām lielisks piemērs. Jā, nodalīt. Kritiķis neapšaubāmi būs. Katram, kurš uzstājās, visdrīzāk viņš ir super kritisks. Bet mums ir jāmācās nodalīt, kurā vietā, cik daudz, kurā procesā es sevi kritizēju. Piemēram, labi, mēs esam, šis process palīdz sagatavoties, mums arī ir kaut kādi vingrinājumi, ko mēs varam veikt arī tieši pirms uzstāšanās. Man patīk, tavā grāmatā ir sadaļa, es neošķīru. Tātad, ja iecerētais nenotiek pēc plāna, tad improvizācijas tehnikas iecerētais nenotiek pēc plāna. Personīgs stāsts ir gadījies, kad ir uz skatuves, vai uzstājoties, kad ir kaut kāds, kā blackouts, kad es aizmirstu pazūd domu pavadiens, un es viņu vai mutiski mēģinu savāt kaut kur, vai ir tā lielā pauze. Citreiz ir tā, ka es skatos, es esmu viens no tiem, kas skatās tos ierakstus, citreiz es uzstājos, un man liekas, tur bija 10 sekundes vienkārši pilnīgs prāta aptums, visi to redzēja, visi pamanīja. Citreiz ir tā, kad es skatos ierakstā, un es saprotu, vispār nevarēju pamanīt. Bet man patīk savu ārpus komforta zonas pastamt, un es teicu, jā, visām iespējām, kuras varēju uzstāties lielas auditorijas priekšā. Un man sanāca uzstāties tur lielās konferencēs, kur ir 600-700 cilvēki, un man uz skatuves, nezinu, cik tur tas garš tas pasākums bija, 15-20 minūtes laikam, un man uz skatuves bija blackouts, milzīgi liela auditorija ar gudriem cilvēkiem, tur lielu uzņēmumu vadītāji, tātad Latvijā tur svarīgie visi cilvēki, un man pazūd pavadiens, kas ir tas, par ko man būtu nākamais jārunā. Viņš bija īsts, jo es pēc tam skatījos ierakstā, un tur bija tas 5 sekundes, protams, uz skatuves tas likās kā pilnīgi mūžība. Kā mūžība likās. Vienīgais, ko es tajā brīdī darīju, es nezinu, vai tu man vari palabot, vai pareizi vai nepareizi, es apklusu,
uz tām sekundēm neko neteicu. Un tad man atnāca atpakaļ, un es turpināju. To varēja redzēt, ka es pazaudēju to pavadienu, bet es viņu atguvu. Es nezinu, vai tā ir pareiza tehnika vai nē. Kas ir tas, ko var rīkoties, kas ir pareizākais, kā rīkoties šādās situācijās, un vai ir vēl kaut kas cits, ko var darīt, tad, kad neaiziet pēc tā plāna? Nu, Andi, pirmkārt, es ļoti jūtu tev līdzi. Es tikko kopā ar tevi elpoju un neelpoju un sasvīdu kārtīgi klausoties. Tā kā es absolūti sajūtu tevi. Es aplaudēju par drosmi un par uzdrošināšanos, ka tu vispār to darīji un ka tu atguvies un tiki uz sliedēm atpakaļ. Visu cieņu. Tas ir ļoti, ļoti neviegli, kam tu gāji cauri, un es tev aplaudēju. Tas ir amazing. Runājot par tehnikām. Šī ir viena no tehnikām, nav pareizi vai nepareizi. Ir vienkārši, vai tu tiec galā vai nē. Un tavā gadījumā super, viss nostrādāja. Tu iepauzē, tu pālpo, tu saproti, kā mani sauc, ko es daru. Kas te notiek? Vai ne? Tu paņem mirklīti sev. Auditorija tiks galā, nesatraucies par viņiem. Tev jāpadomā, kā maksimāli ātri atgūt sevi, savu resursu un nostāties kontaktā ar realitāti. Realitāte ir tāda, es atnācu iedot vērtību, man taču ir, es esmu gatavojies, man viss ir. Elpa, atgriezties sevi realitātē, un tu būsi sev tik ļoti pateicīgs, ja tev būs tas one-pagers, tas špikerīts kaut kur uz skatuves, tepat par rokai, vai nu taustāmā veidā, vai jebkur kaut kādi pieturpunkti, ja tu tos esi iepriekš sagatavojis. Es nevienam nenovēlu obligāti tur ieskatīties, bet tad, ja tev vajadzēs, tu būsi sev tik pateicīgs, ka tev ir savs špikerīts, kur ieskatīties. Pieturpunkti, šis ir tas, tur ar ikoniņām sazīmēts, ar krāsiņām, ar punktiņiem, jebkā, kad tikai tu zini, es esmu šeit. Un tev ir, kur ieskatīties, lai sevi atgrieztu. Tā ir vēl viena lieta. Esi godīgs pret auditoriju, nevienmēr nostrādā, bet to var darīt. Vēl viena tehnika ir vienkārši teikt, zināt ko? Atklāt sakot, es esmu pilnīgi pazaudējies, es pat neatceros, kā mani sauc, un ziniet, tas man atgādina to situāciju kontekstā ar tavu runu. Tikai un vienīgi stāsts kontekstā ar tavu runu un runas mērķi. Tas man atgādina situāciju, kad es pirmo reizi ieraudzīju savu vīru. Tad viņš nebija mans vīrs, bet mēs satikāmies tur, un man bija tā, un, zinot, es pilnīgi izgāzos, bet tad viņš deva man otru iespēju, un voilà, mēs esam precējušies 8 gadus. Dosiet man iespēju sākt no sākuma, un visdrīzāk auditorija kaut kā sajūtīs tevi. Protams, šis stāsts ir tikai un vienīgi tad, ja konteksts to atļauj un auditorija ir atbilstoša, bet tev ir kaut kāds stāsts, kas tevi var izvilkt ārā, kas ir līdzīgs blackout sajūtai, vai arī kaut kas kontekstā ar pārdošanu, ka pēkšņi ir caurums pārdošanā. Ziniet, jā, man arī, zināt, es vadīju uzņēmumu, mums tur arī bija tāds gads, ka bija pilnīgs tukšums, bija caurums, ko mēs darījām. Un tad tu ieliec kaut ko, kas tev palīdz kontekstā sevi izvilkt ārā. Stāsts vienmēr ir laba doma, bet tam ir jāpagatavojas. Tam trakajam gadījumam, kad tu visi būs pazaudējis, aizēj uz tādu brīvu stāstu. Atgriez sevi. Jā, ko vēl var darīt? Tu vari pāriet arī uz brīvu formu. Arī to nevienmēr vajag, bet reizēm tas labi nostrādā, ja pasākums ir mazāk formāls. Pieņemsim, ka tu esi ļoti iestudējis savu špikeri un tur visu matā iemācījies un pēkšņi tu pazaudēji sevi. Varbūt tā ir labākā lieta, kas notika, ka tu pēkšņi to špikeri aizmirsi. Tu vari pāriet uz brīvo formu, uz to, kā tu jūti un runāt to, kas nāk no sirds. Iespējams, šis ir tas pasākums un tas formāts, kur tā ir liela veiksme un tieši labi, ka tā notika. Bet tur ir baigais risks. Visur ir risks. Visa dzīve ir risks. Tādēļ katrai tai reizei ir jāgatavojās kā šedevram, kā mākslas darbam, kā tādam unikālam notikumam. Nav divu vienādu runu, jo nekad nav viena un tā pati auditorija. Tādēļ ļoti jutīgi tajā situācijā, kurš ir vislabākais scenārijs no visiem. Labi, ka tu vairākiem scenārijiem esi gatavs. Un izvēlēties to, kas šķiet piemērotākais tajai situācijai. Jā, man liekas, es paveicās, jo tā tēma bija diezgan tāda persona. Tas stāsts bija personīgs. Un tur bija iesaistīta arī mana ģimene, tā kā par ģimeni un tā, un tad es kaut kā pēc tam sev mierināju, ka tas piederē, kaut kādā ziņā, ka tas pat piederējās, un tas bija tas autentiskā daļa, jo mana tā runa, viņa bija vārds vārdā, tur bija novirzes, bet es viņu vārds vārdā zināju līdz tam blackoutam. Es pēc tam atgriezos pie vārds vārdā, bet šis tiešām ir liels piemērs, ka tev ir arī kaut kādi stāsti. Ja tu zini, ka tev tā gadās, ka tev ir kaut kā tie stāstiņi, pie kuriem tu vari nepieķerties. Es to redzu kā tādu drošības salu,
kaut kādā ziņā, ka tu zini, ka vai drošības riņķi, ka tev vienmēr tāds, tu zini, ka viņš ir pieejams, un tev viņu nevajadzēs izmantot, bet tad, kad viņš ir, tad viņi var izmantot. Piemēram, es zinu, ka man, tad, kad uzņēmumos bija, kad es vienmēr varēju pajautāt auditorijai, es varēju uzdot viņiem jautājumus tās lekcijas laikā, un tad, kad man bija tā, ka es mazliet pazaudējos, kad es vienmēr pajautāju viņiem jautājumu par to, ko viņi tikko dzirdēja, kā tas izskatās viņa kontekstā, vai viņiem ir bijis, un tas man palīdzēja veidot to saikni. Es sajūtu, ka es esmu drošībā, un tad es varēju atgriezties pie tā savas stāsta. Bet arī, kā tu saki, ne visi instrumenti dara visos kontekstos. Tu nevari tur uzstāties uz milzīgas skatuves 700 cilvēkiem un pēkšņi sākt. Varbūt var, bet ne visos kontekstos var sākt pļāpāt ar kādu cilvēku vienu konkrēti. Bet, es vēl šodien atceros kaut kādu traumu, droši vien es vēl šodien atceros tās sajūtas, kas ir. Un par to uzstāšanos es vienkārši varu padalīties, ka man tāds pasaka, tā kā es pasaku jā tādai lielai kaut kādai iespējai, man sieva jau saķer galvu, tāpēc, ka viņa zina, ko tas nozīmēs, ka viņai nebūs vīra, ka viņš būs tāds tā kā paralizēts, tā kā tāds dzīvnieciņš, kurš tā kā zina, ka viņam jādara, bet viņam ir bail un bail, ka nesanāks. Un protams, tad, kad tas ir izdarīts, tad ir milzīgs izaugsmes leciens, un tad, nezinu, uzstāšanās 100 cilvēkiem liekas kā easy peasy. Bet, jāiziet, dažreiz tā prakse, vienkārši prakse iziet cauri ellē, un tad tev kaut kas mazāks liksies tā kā vienkārši pastaiga. Jā, tu pastāstīji ļoti daudz realitātes, un katrs, kurš sevi grib redzēt kā publisko runātāju uz lielām skatuvēm un lielām skatuvēm, jums ir jāiet šim visam cauri un jārūtās. Un viens no publiskās runas likumiem, lai būtu labs, profesionāls, atbrīvojies foršs runātājs, mazini nezināmos. Un Andris ļoti skaisti nodemonstrēja, kā tas izpaužās praksē. Tieši tad, kad tu piedzīvo situāciju, kur tu redzi pirmo reizi, tu aktivizē tādus jaunus neironu savienojumus, kas nekad nav savienojušies, un viss jaunais sāk kļūt jau pazīstamāks. Tajā mirklī iestājas miers, un tajā mirklī tās 100 cilvēku auditorija nebūtu nešķiet ne draudīga, ne kaut kāda ārkārtīga. Tas ir, šis man ir zināms, to es jau zinu. Tur es neesmu satraucies, to es vadu. Piemēram, tur 700 cilvēku auditoriju, tas ir kaut kas nezināms. Tajā zonā es vēl neesmu iegājis. Bet viss, kas ir līdz tam, ir jau pazīstams. Un, lai dabūtu šo sajūtu, ka jūties tajā gana komfortabli un ērti, tieši tā kā Andis rāda, tā ir prakse, sieva saķērusi galvu, uz to mirkli Andis ir nepieejams un tramīgs un uzvilkts. Un tas viss ir piederās pie lietas. Tā ir vienkārši realitāte, tā tas ir. Un arī tāda praktiska lieta, ko es darīju, tad man vienkārši tā pirmā lielā tāda uzstāšanās bija, man sieva bija uzstājusies TEDxā, un TEDxā viņiem ir ļoti strikts un strukturēts tas gatavošanās process. Viņiem ir vesels komandas, kas visu to palīdz, un tāpēc arī visas TEDx runas, viņas ir pēc līdzīgas struktūras, parasti, kur ir tas sākumā, tas emocionālais, varbūt tas personīgais stāsts bieži vien, un viņi bija tam gājuši cauri, un mana uzstāšanās, pirmā lielā tāda uzstāšanās, tur virs 500 cilvēkiem bija pēc tam, un es arī gribēju tādu procesu, un es nezināju, kā tādu dabūt, un es vienkārši dabūju telefonu numuru tādam režisoram Pēteram Krilovam, kurš arī palīdzēja tādā pašā TEDxā, viņš viņai palīdzēja, un es viņam vienkārši tā kā piezvanīju, paprasīju, vai viņš man var palīdzēt. Viņš man teica, jā, atnāc ciemos, tālāk, kas jau sagatavots. Viņš man bez maksas palīdzēja sagatavoties manai runai. Viņš palīdzēja man samainīt to struktūru, lai sāktu ar to. Man bija tāds emocionālais stāsts par manu māmu, par to, kā viņa nomira. Un viņš tā saka, kāpēc tu noliec sākumā? Un viņš palīdzēja iedot to struktūru. Un tā kā tas ir, tā kā tu teici, tas skats no malas, viņš ir nenovērtējams kaut kādā ziņā, jo mēs paši mēs nevaram redzēt. Protams, ka ir kaut kādi tie likumi, bet mēs nevaram tik labi redzēt, kā tiešām speciālists, varbūt, kurš ar to ikdienā nodarbojās, kā viņš to redz. Tad man vienkārši tāds augsta līmeņa režisors palīdzēja man sagatavoties, un tas arī, protams, iedeva tādu lielāku pārliecību, kad bieži vien ir kaut kāda runa, man jāgatavojās, un es īsti nezinu,
ka nav vēl tā atgriezniskā saite par to, ka šis ir noderīgi un šis būs labi, ka viss būs kārtībā ar tevi, ka tu neesi sadomājis savā galvā, ka šis ir vērtīgi, ka šis ir noderīgi. Un tad dažreiz ir forši tā, ka tiešām kāds speciāls tāds autoritāte tev, ka viņš pasaka, nē, viss kārtībā, tu esi gatavs. Un tāpēc es zinu, ka piemēram, pie teviem tavās pasākumos, ka cilvēki var iziet tam cauri un ka viņi dabūtu atgrieznisko saiti, un tad zinu, ka pēc tam, kad viņi iet pasaulē, runā savos uzņēmumos vai uzstājās tur, nezinu, vienalga Instagramā, kad ir lielāka pārliecība, tāpēc, ka tev ir kāds eksperts, kas tev ir palīdzējis tad izstrādes procesā. Tā kā tiešām man liekas, ka ļoti noderīgi tās lietas, ko tu mini grāmatā un arī tajās nodarbībās. Jā, un es gribu arī papildināt, Andris ļoti forši stāsta par to, kad ir forši eksperts, palīdz, ierauga lietas, pamainam apmainam vietām, tur kaut ko izņemam, kaut ko pievienojam. Bet dara arī vienkārši variants, ka tu notestē dzīvai auditorijai, kas nav eksperti, kas ir vienkārši parasta klausītāji, tādi paši cilvēki, kā īstenībā es un tu, un notestēt runu 2-3 cilvēkiem. Vienkārši, ko tu saprati, kas tavuprāt izcēlās, kas patika, lūgt atgrieznisko saiti. Kaut vai tas vien nemaksā neko, bet iedos milzīgu efektu, jo mūsu galvā, mūsu runa izklausās kaut kā pilnīgi citādāk, nekā kad mēs to izrunājam skaļi, un pavisam citādāk ir tas, kā auditorija to uztver, jo tā uztver savā uztveres līmenī, tā saprot savā kaut kādā leņķī, par kuru mēs bieži vien pat neesam iedomājušies. Tādēļ izcili, ja tev ir speciālists, kurš palīdz iedod kaut kādu savu sajūtu, tips un triks, kā runu uzlabot, bet dar arī vienkārši notestēt random cilvēkam, jebkādam. Tā kā tu sākumā stāstīji par tiem stand-up komiķiem, kuri sākumā notestē vienkārši kaut kādos underground šitos te klubiņos un vienkārši pavēru auditoriju, paskatās, kas aizgāja, kas neaizgāja. Un tad izdarām secinājumus. Jā, vienmēr runu notestējam. Tas pieder pie tā paša maziņa nezināmos. Mums šī runa vienmēr, kad mēs gatavojam, ir jauna, svaiga, zaļa, nenotestēta. Un, lai mazinātu nezināmos, mums ir plus mīnus jānojauš, kurā vietā auditorija kā reaģēs. Par ko pasmiesies, par ko būs jautājumi. Mēs jau zinām, šeit viņai būs jautājumi. Tātad es jau laicīgi ielieku stāstu, laicīgi ielieku piemēru šajā vietā runai. Jo es jau zinu, kad auditorijai būs ko. Tad es papildinu, vai arī otrādi. Es jūtu, šeit jau sāk aizmigt. Es to biju novērojusi, pamanījusi, un es uztaisu kaut kādu iesaistes elementu, kaut kādu efektu ielieku, kaut kādu pavērsienu runai uztaisu tajā vietā pēc plāna, jo redzu, ka tur parasti jau sāk migt ciet. Kāpēc? Jo es esmu pārbaudījis savu runu, es esmu to notestējis. Un tas, par ko mēs ar Antu šobrīd vispār runājam, ja kādam liekas kaut kāds kosmos, šis ir advancēts pro līmenis. Reti kurš to vispār dara. Lielākoties cilvēki plūst, viņiem ir flow. Kā gribu tā runāju, kā jūtu tajā brīdī, un tas viss ir forši. Es apsveicu katru super talantīgo, kuram nekad nevajag gatavoties. Viņš plūst, un viņam ir visi pasaules lauri un aplausi, un viņam viss izdodas. Es viņu aplaudēju. Realitāte ir tāda, ka absolūtai mažoritātei, lielākā daļai no mums ir jāgatavojās runām. Mums nav tā talanta tik daudz, lai mēs vienmēr teiktu, ka ar flow es tikšu galā. Tas ir, pirmkārt, pašapmāns, es gribu uzreiz pateikt. Otrkārt, tad tiešām ir ļoti maz cilvēki, kuri ir tik talantīgi, ka viņiem nav jāgatavojās. Es teiktu tā, negatavojās tie, kuri ir maksimāli daudz praktizējušies. Tie drīkst negatavoties. Tie, kur ir ļoti daudz kļūdījušies, ļoti daudz piedzīvojuši, ļoti daudz mazinājuši nezināmos, viņi drīkst negatavoties. Mēs visi pārējie esam vienkārši cilvēki, kuriem jādara šīs visas lietas, par ko mēs ar Andru runājam. Praktizēties, mācīties un mazināt nezināmos. Šis ir vajag pateikt, tāpēc, ka mums ar manu sievu, kas arī ļoti daudz publiski uzstājās, viņa vada visādas lekcijas, uzstājās, tad pašā TEDxā viņa uzstājās. Un TEDxam, viņi gatavojās, tur nedrīkstēja negatavoties. Bet viņi ir tieši tas pretējais cilvēks, kas viņa principā neskatās neko no sava, viņa neanalizē, viņa bliež. Un tas, kas vienmēr ir, kas, protams, ir kaitinoši, tas, ka viņai, es zinu, ka viņai varētu sanākt vēl, bet viņai ļoti labi sanāk bez gatavošanās, bez, es nezinu, vienalga dabīgais talants, vienalga vai kas, vai viņa vienkārši jaunībā bijusi, tur arī skolas pašpārvalde, viņa ir uzstājusies, viņa ir bijusi uzmanības centrā, viņa izdodās tā runāšana. Un tad esmu tas es, kas vienkārši
grindu, analizē, pieraksta. Es ierakstu savu runu, es ieslēdzu to kameru, es ierakstu, pēc tam es skatos to ierakstu, analizēju, un es vienkārši saprotu, tas ir grūti. Un beigās viņi vienkārši var uzkāpt skatus, un viņai daudz labāk izdodas. Viņai sanāk noķert to cilvēku uzmanību. Un tāds, bet tagad es zinu, ar laiku es jau tā kā pietuvojos, es jau sāku viņu noķert, jau sāku. Šis bija tik mīļi, Andi. Es gribu, lai mēs bišķiņi apstājamies, un katrs, kurš klausās, visdrīzāk atpazina sevi vai nu pie Lauras, super talantīgās, pieredzējušās, kurai nekas nav jādara, viņai vienkārši fucking viss sanāk tāpat, kā tā drīkst būt, man bišķiņi skauž. Vai tā kā Andis, kuram katrs tas solīts ir jāizcīna ar sviedru lāsi, un tas ir arī, liekas, kāpēc? Un skaties, šeit ir ļoti būtiska realitāte. Mums katram ir mazliet jānosverās, jāsaprot, kur tad tu īsti atrodies. Nekad nesalīdzini savu 12. dzīves nodaļu ar kāda 112. dzīves nodaļu. Vai ne? Mums katram ir tas savs materiāls, ar kādu mēs esam ienākuši pasaulē, savi uzdevumi, savas prasmes, savi skili, cik viņi ir trenējusies, cik viņu stundas ir pavadījusi tajā pašpārvaldē un trenējoties un drosmes muskuli stiprinot. Un to es kaut kur citur. Tev ir kaut kādi savi uzdevumi, savi ieliktie talanti, savas raksturiezīmes, savas tēmas. Nesalīdzināmies, tas ir bezjēdzīgi. Tas ir pilnīgi bezjēdzīgi teikt, tu esi tur un es esmu šeit. Bet mums ir pilnīgi divi dažādi dzīves ceļi, dzīves uzdevumi, un man nav jābūt tādam kā tu. Man ir vienkārši jādara labākais ar savu package, ar to savu materiālu, ko vien es varu. Vienam sanāk viegli, bet tā ir ilūzija. Tu nezini, cik tas cilvēks ir maksājis, kādu cenu ir maksājis, lai šobrīd būtu tur, kur viņš ir, un darītu to savu uzdevumu savā mērcītē, savā unikālajā veidā. Nesalīdzināmies. Viņam ir savs ceļš, tev ir savs ceļš. Tas vienkārši gribēja iedvesmot, varbūt tos, kas klausās, kāpēc es to, kāpēc es darītu, man tur pajautā, vai tu gribēsi uzstāties tajā konferencē, un baigi viegli pateikt nē, jo es tur neesmu neko tā darījis, un ka man tas būs bailīgi, un tā. Es vienkārši patiešām savā dzīvē esmu novērojis milzīgas tos lecienus, un ir pavērušās ļoti daudz durvis, ļoti daudz tās iespējas, tad, kad es pasaku jā, un es izēju caur tam grūtajam procesam, un ar katru reizi paliek vieglāk, un ar laiku es patiešām redzu, tie ieguvumi, viņi tā kā krājās, liekās virsū, un tad kaut kādās situācijās, kurās agrāk kaut kāds pasākums, kaut kas tur tehniski noiet, kaut kas nogāja greizienā pasākumā, un es vienkārši uzkāpu uz skatuves, apmēram paņēmu mikrofonu, un tā kā izklaidē aizpildīju laiku, ko es agrāk nekad nebūtu varējis darīt, bet tikai tāpēc, ka man bija tās mocības, es šobrīd jūtos daudz komfortablāk kaut kādās tādās nestandarta situācijās, daudz vieglāk var improvizēt. Pirms 4 gadiem vai 5 gadiem man nebūtu bijis tāds kaut kāds podcasts, varbūt, kur es varētu šādā formātā sarunāties. Tas patiešām, tā nav tā, ka tu vienu runu uztaisi, un ka tas ar to arī viss beidzās. Tas krājās tā pieredze un publiski tāda uzstāšanās spēja runāt, izteikt savas idejas. Tāpēc es tik ļoti priecājos par to, ka tā grāmata ir un ka viņa ir latviešu valodā un ka viņa ir praktisks ceļvedis, kurā tiešām, es redzu, tur ir soli pa solim viss tas process, tur ir skaidrs, zināms, arī tās situācijas, tā kā es teicu par to improvizāciju, un tāda tur ir skaidrs, kā gatavoties, ko darīt, ja neaiziet pēc plāna. Un es tiešām ļoti, ļoti priecājos, ka tāda grāmata ir, jo tādiem cilvēkiem kā man tādu grāmatu vajag. Es tev gribēju pajautāt par to grāmatu, kas ir tā daļa, ko tu gribētu no tās grāmatas, kas ir tā daļa, varbūt, ko cilvēki neiedomājās, bet kas īstenībā, tavuprāt, ir visvērtīgākā daļa. Jo, piemēram, varbūt kādam vienam liksies, varbūt tur ir vesela sadaļa par to, kā izveidot savu lifta runu, kas ir super, super noderīgi, tīpaši biznesā. Varbūt kādam citam tieši tā par elpošanas vingrinājumiem vai man par to dikciju. Kas varbūt ir tās daļas, kuras tu kā autore gribētu, lai cilvēki, ka viņi īstenībā nezina, ka zelts īstais ir varbūt tanīs nodaļās vai tanīs sadaļās? Es ļautu katram lasītājam pašam sajust, kura nodaļa ar viņu runā visvairāk, jo to es arī ievadā minēju, ka varam lasīt no vāka līdz vākam. Tā gal galā ir mācību grāmata, katra nodaļa vērtīga, paņems to, ko vajag. Bet es aicinu atšķirt tieši to nodaļu, tieši to apakšnodaļu, kura tajā brīdī uzrunā lasītāju visvairāk. Ja tagad tā skatās, kas man ir svarīgi, kas man būtu tādam
jaunam publiskajam runātājam droši vien visvērtīgākais, tā ir otrā nodaļa, kuras stāsta par bailēm no neizdošanās, par perfekcionismu slazdiem. Tur es stāstu par ēnas pieņemšanu. Par ēnas pieņemšanu tehnika, kā ieraudzīt savas ēnas puses un pārvērst tās kā resursu, jo tā personības unikalitāte un tas autentiskums arī ir tas pievilcīgums katrā runātājā, ne jau tas saturs. Faktus mēs varam saņemt jebkā, izdrukā bukletu, iedot cilvēkam, viņš būs saņēmis faktus, bet tas dēļ, kā auditorija nāk uz tavu pasākumu, ir tavs šarms, tava personība, tavi joki, tava būtība, un lai tu pieņemtu tu sevi, un būtu absolūti šarmants, autentisks un magnētisks, tev ir pašam jāievēro, kas ir tās tavas ēnas puses, jo tā ir daļa no tevis. Un tiklīdz tu sevi kā tādu veselu vienkopu ieraugi, pieņem un pasniedz, hei, es esmu šāds. Šis ir tas, kas es esmu. Tajā mirklī uz skatuves notiek sprādziens. Cilvēki tevi iemīlās, tāpēc, ka tu esi godīgs. Un ir tik šarmanti redzēt kādu, kurš sevi pieņem, kurš ir ar sevi mierā, kurš sev ļauj būt. Un tas ir bezgala pievilcīgi. Un ar šo latviski sakot straglo ļoti daudz, jo mums gribās to iznesīgo pusi rādīt. To perfekto, to labskanīgo, to teatrālo, šo pusi paskatieties. Bet tā ir daļa, tā ir maska, tas ir stīvi, tas ir samāksloti, tā ir tāda ļoti cenzēta versija. Bet tiklīdz tu parādi, hops, komplekts ir šāds. Es esmu šis. Iekļaujot savu ēnu, tajā mirklī auditorija ir vienkārši, viņas tev skatās, ak, Dievs, es arī gribu būt tikpat atbrīvots, tik interesants, tik sevi mīlošs un tik sevi pieņemošs. Tajā mirklī auditorija ir pilnīgi tavā varā, ka tu ļauj sev būt ievainojamam, godīgam un patiesam. Lūk, to es gribu, lai galvenokārt katrs lasītājs no grāmatas paņem. Jā, tā ir tā atslēga, ko mēs riktīgi visi gribam. Mēs gribam, lai mūs redz kā pārliecināts runātājs, kā pārliecināts cilvēks. Man liekas, ka ļoti labi tieši, ka tu uzsvēri, ka tev ir tas pilnais. Es jābrāda, un tie cilvēki, kurus mēs redzam, liekas, wow, viņš vienkārši runā un visi vienkārši tā klausās uz katru vārdu. Kur cilvēki? Tad viens noteikti grāmata, ja var iegādāties grāmatu. Var pasūtīt arī internetā, ja? Jā, var pasūtīt internetā un atrast visās grāmatnīcās. Pagaidām ir visās grāmatnīcās. Var sākt ar teoriju, un bieži vien tā ir pat drošāk vienkārši izlasi no vāka līdz vākam, tu jau būs tonu zināšanām, lai iedalītu savu skatuves karjeru pirms un pēc. Ja, skatuve izklausās baigi drosmīgi, bet reizēm tā skatuve ir arī vienkārši viens klausītājs. Tiklīdz tu runā publiski, tā ir publiska runa, un publika ir kaut vai viens klausītājs, tavs klients vai tavs potenciālais pircējs. Tā jau ir skatuve, kā sevi prezentēt, kā sevi pasniegt. Ļoti daudz praktiski piemēri, špikeri, paraugi. Variants B – iet iekšā praksē. Un to gan es iesaku katram. Tā kā Andis dara, viņš saka jā jaunām pieredzēm, kāpj uz tām skatuvēm bailīgajām, zvana tam lielajam režisoram vienkārši uz savu entuziasmu un liek sevi bailīgās pieredzēs. To es ierosinu darīt katram. Tiesa gan te jau katram ir savs drosmīgais lēmums jāpieņem pašam. Ir variants nākt uz skatuves dienām. Tas ir treniņš reizi mēnesī, kur es gaidu tos, kuri grib sevi mācēt prezentēt, lakoniski, strukturēti, bez liekiem vārdiem, iesaistoši, kamēr tiek filmēti, kamēr runā mikrofonā un dzīves auditorijas priekšā. Super treniņš. Un variants B nākt uz padziļināto kursu, kur es jau strādāju advancētajā līmenī ar tiem, kuri grib jau kritiku dzirdēt. Jo bieži vien cilvēks nav gatavs kritikai. Viņš ir gatavs komplimentam. Un tā katrs pats zina godīgi savu to trausluma līmeni, bet tas, kurš ir gatavs kritikai no profesionāļa un saņemt godīgu atgrieznisko saiti, tas ir tiem drosmīgajiem, kuri iet dziļumā, kuri grib būt uz lielām skatuvēm, kuri grib ietekmēt lielu auditoriju, kuriem ir liels talants, kuru viņi ļoti nopietni uztver. Tas ir padziļinātais kurs, publiskās runas meistarība, kur es gaidu tos, kuri gatavi manā laukā būt ilgāk un vairāk nekā tikai to vienu dienu skatuves dienā, bet tur būs pamatīgi, tur es būšu daudz, tur jūs saņemsiet visus špikerus. Es jums parādīšu kaut vai ieskats šeit. Vokālie arhetipi, tas ir master līmenis. Mācēt runāt dažādos vokālajos arhetipos.
strādāt ar balsi, strādāt ar ķermeni, strādāt ar pauzēm, drosmīgi parādīt savu ēnas pusi un mēlis mežģi. Mēs nodarbosimies ar mēlis mežģu turnīru. Balva būs tam, kurš vissaprotamāk runās. Tā kā mēs strādāsim dziļi un praktiski. Man liekas, šī ir ļoti lielisks formāts, ka tu vari praktizēt, bet tik un tā tu zini, ka tu esi bišķiņi ir nedroša vide, bet tik un tā tu zini, ka tu esi drošā vidē, jo tu zini, ka tu esi starp kaut kādā ziņā savai, un tu esi starp cilvēkiem, kuri paši tam iet cauri, vai tūlīt tam paši kāps tās skatos, un tas nozīmē, ka tā vide ir mazliet drošāka, un tu vari uztrenēt to savus muskuļus, un tad pirms tev ir tā lielā uzstāšanās vai kaut kāds lielāks klients, ar kur tev jārunā, tad tu zini, ka tu esi, tev ir bijuši tie sparingi partneri, kuriem tu esi izgājis cauri. Tā kā man liekas, tiešām lieliska iespēja un lielisks papildinājums, ja gribās tās grāmatzināšanas tādā praksē, drošā, foršā vidē, foršiem cilvēkiem arī notestēt. Karina, paldies tev! Es domāju, ka noteikti būs vēl viens, tāpēc man ir vēl jautājumi, kurus es sarakstīju, kurus man tev neizdevās pajautāt. Patiešām super praktiski. Noteikti paņemšu tos dikcijas uzlabošanas mēles mežģis, ko es varu papraktizēt. Tā ir viena no tādām mazākām lietām, bet es ticu, ka tiešām tie, kas klausās, ka noderēs un uzreiz varēs likt lietā šīs lietas, kurām tu jau šīs dienas sarunā piedalīsies. Tā kā liels paldies tev! Liels paldies tev un paldies par tavu ievainojamību, ka tu nebaidies dalīties ar tiem stāstiem, kas varbūt nav tādi uz pjedestāla liekami, bet tādi ļoti jutīgi, cilvēcīgi. Un šeit es gribu akcentēt, ka tieši tas cilvēcīgums ir bezgala pievilcīgs. Katram runātājam aicinu izcelt saulītē nevis tikai tās iznesīgās, perfektās uzvaras puses, bet rādīt ceļu, rādīt transformāciju, rādīt to procesu, kā mēs tūpam stiprāki, jo tieši to klausītāji grib saņemt. Viņam nevajag redzēt perfektu runātāju un līdz ar to pašam nespēt noticēt savam potenciālam. Viņam vajag sajūt, redz, kā viņš ir tur, es arī tur varu būt. Un tu iedod viņam cerību un iedvesmu iet un attīstīties un darīt, parādot savu piemēru, ka nav viss rožaini. No procesa A līdz procesam B var nokļūt šādi. Un tas process ir šāds, un tu nodemonstrē. Tādēļ tieši personīgā pieredze un tas neperfektums ir ļoti saistoši, ļoti pievilcīgi. Paldies, Andi, tev! Man vienkārši liekas, ka tāda cilvēcība ir kaut kas mūsdienās tiešām vienkārši pietrūkst. Un tad, kad mēs redzam, kur tas ir, tad cilvēki pievelkās. Un es pats zinu, ka man tāda cilvēka pievelk. Tā kā es cenšos praktizēt, lai es arī tāds būtu. Tā kā paldies tev par komplimentu, paņemšu. Un uz tikšanos nākamajā sarunā. Paldies tev! Uz tikšanos nākamajā sarunā. Visiem čau! Es patiešām ceru, ka tev šī saruna likās tikpat noderīga kā man, un ka tu guvi dažādus praktiskus rīkus, kas noderēs tev tavā profesionālajā darbībā. Ja tā ir, tad mans lūgums ir padalies lūdzu ar šo sarunu ar kādu citu savas jomas ekspertu, kuram šī saruna varētu noderēt, jo tādā veidā viens tu palīdzēsi šim otram cilvēkam, bet otrs tādā veidā tu palīdzēsi arī man ar šīm sarunām sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēkus, un lai vairāk cilvēku var iegūt šīs te vērtīgās zināšanas. Tas arī viss, un tiekamies nākamajā sarunā.